īstenībā varētu teikt, ka viena no labākajām. Protams, ja te būtu vieninieciņš, tad viņa būtu vēl labāka, bet jā, te bija trase, kur vajadzēja sānslīdes pie liela ātruma un kaut kā viņa bija laba. Ļoti daudz iedeva droši vien nākotnē, tā kā drošāk jūtos sānslīdēs pie liela ātruma, tas arī varētu teikt lielākais pluss no viņas iegūts. Protams, arī atcerējos, kā ir braukt ar slikiem pa slapju un atcerējos to sajūtu, kā ir stāvēt pirmajā rindā uz pusfinālu un arī uz finālu. Tā kā tas kādu laiku nebija bijis, bet visi sacīksti ir kaut kas liels un pēdējie gala iznākumi ir notikuši un tas gribētais ir sasniegts, protams, arī cerētais, bet varbūt negaidītais. Ar Timiju droši vien bija saspringtākā cīņa, kā personīgi man kā braucējiem. Viņš bija tikai 3 punktus aiz manis pirms šīs sacīkstes. Tā kā jau es minēju, tad rezultāts varbūt nebija tas, uz ko, protams, kaut kur zemapziņā es par viņu domāju, bet galvenais bija braukt, smaidīt un gūt baudu no tā, ko dara komanda. Izdarīja visu un atlika man nobraukt labi. Tā kā, jā, bija saķeršanās un viens otru mēģinājām šur tur pastumt un uzgrūst tā, lai izsistu no ritma, bet šī trasē biju es ātrāks un pārliecinātāks un visus braucienus veicu viņam priekšā. Tā kā cīņa bija laba, saspringta, protams, stāvot tīpaši pusfinālā uz starta, tad tas, man liekas, bija vienīgais, par ko es domāju. Tāpat laikā, iedegoties zaļai lampai, es par to aizmirsu un braucu un diezgan daudz palīdzēja Andries Eriksons par ārdzīvu runājot un visu laiku mēģināja nomierināt un ka aizmugurē ir brīvs un bez kļūdām un to arī paveicām. He showed for me today that he was back again. He was really good in the beginning, he lost a little in the middle and now in the end he come back again. Great. I told him to be in top 12 every race because then you are in the semi-final and in the semi-final anything can happen. He only missed it once and I have to help him into it again, but he done well. So regardless of the result up and down a little, for me he's done everything he should because he's kept in the top 12 all the time. He won a race, he didn't make the final in some races, but I mean, to do that on this level you need to have experience and he doesn't have experience yet. So every race and everything you lose and everything you win, you get more experience, and that's why they need to drive more to be in the level of Petter Solberg that knows how to handle a bad situation and make that a good situation. So, I mean, he's not even 19 years old yet. So what can we expect? Nothing more than this, ever. So. Jāaiziet cauri visam šī gada plāniņam, ko esam izdarījuši un ko mēs varētu izdarīt vēl uz nākamo gadu. Bet, lai vispār kaut ko darītu, tad ir nepieciešams finansējums. Tā kā sāksim ar to, gribas savākt sākumā to un tad var domāt par kaut kādiem citiem mērķiem, kas saistībā ar rezultātu. When you do a debut season like this and come to the next season, people have so much, expectation. So I will not answer that question. Maybe I say top 6 then, you see. That's what I do, because this is a hard sport. So, of course, people that have more pressure on it. Gads ir bijis, varētu teikt, pārmaiņām bagāts, smags, bet, protams, interesants un ar gandarījuma pilns noslēgumā. Bija necerēti veiksmīgs gada sākums, sezonas sākums, bija parocīgas trases, veiksmīga varbūt braukšana, pārliecinoša. Varbūt netik gatavi konkurenti. Sezonas otrajā pusē, tā kā vairāk piemeklēja neveiksmes, gan tehniski defekti, gan, manuprāt, kļūdas regulējumos, gan arī jaunas nepazīstamas trases. Un tad nācās saņemties un darīt visu, ko var darīt. Mēģinājām braukt dažādos savādākos pasākumos, gan džimhanā, gan tāpatās patrenēties netradicionālās, neierastās vietās. Tas ir devis rezultātu, un šī pēdējā posmā gan Reinis sasparojies, gan arī komanda, varētu tā teikt, ļoti mērķtiecīgi gāja uz rezultātu, un regulējumi bija labi, un taktika un stratēģija bija laba.
Tā kā gandarījums ir liels. Un, tas vēl vairāk motivē iet tālāk un censties labāk nākamajam gadam. Tā kā tiešām jāsaka paldies atbalstītājiem, bez viņiem nekur. Joprojām aicinu uz sadarbību iespējamus jaunus atbalstītājus un sadarbības partnerus. Plāni ir lieli, tā kā tikai uz priekšu. Paldies! Es gribētu pateikt vislielāko paldies jums visiem, kas atbalsta, seko līdzi gan sociālajos tīklos, gan mūsu taisītajos video. Tā kā bez jums droši vien, ka nekā un tiekamies drīzumā.